Aiziet. Pastāst nedaudz vairāk par sevi. Manuprāt, jo man sekotāji var nezināt tevi, tad droši pastāst par sevi. Es profesionāli esmu fizioterapeits pēc pamata izglītības. Tagad man piedzima meitiņa pirms 4 gadiem, protams, kad mana dzīve kardināli mainījās. Viņa ieviesa kardinālas pārmaiņas manā iekšējā pasaulē, un tad manā dzīvē ienāca vēl vairāk ezotērika. Es kļuvu par astropsihologu, un pēc tam jau ienāca dziļāk numeroloģija manā dzīvē, un tādēļ šobrīd es sevi saucu par numerologu, bet vēl profesionāli es sevi attīstu arī tīkla mārketingā, jo tā ir milzīga personiskās izaugsmes biznesa vide, kur ļoti spēcīgi es varu izmantot arī savas numeroloģijas zināšanas, gan palīdzot sev, gan arī cilvēkiem man apkārt. Un tad, ja man ir sevi profesionāli jāiepazīst, es vienmēr saku, ka esmu numerologs. Vai arī cipara psihologs, tas īstenībā būtu vēl precīzāk, jo es strādāju nevis tikai ar cipariem, bet arī ar psiholoģiskām tehnikām, ar praksēm un psiholoģiskiem instrumentiem, kuri palīdz cilvēkam ātrāk un efektīvāk tieši pēc viņa datiem, pēc viņa enerģijas augt un neiztērēt, neizniekot gadus, lai mainītos un uzlabotu savu dzīves kvalitāti. Jā, šeit tas ir ļoti... Ne visi ir gatavi, manuprāt, psiholoģiski strādāt ar sevi, tāpēc, ka tas ir grūti. Bet, ja saņemās, manuprāt, tur rezultāts var būt ļoti transformējošs un spēcīgs, vai ne? Jā, un es vienmēr saku sākt pa maziņam, un arī tos ir konsultācijas. Vienmēr tādēļ man patīk individuālas konsultācijas, jo katrs cilvēks ir savādāks. Mums katram ir savādāks dzīves šīs sākotnējais punkts, kādam ir bērni, kādam ir ģimene, kāds ir šķirtenis, kāds iet cauri šķiršanās procesam. Tādēļ es vienmēr tos soļus, ar ko sākt tās pārmaiņas, jo patiesībā apzināti vai neapzināti mums pilnīgi visiem ir tā vēlme mainīties. Tikai kāds vairāk ir iestrēdzis tajās bailītēs vai kādā dzīves posmā, piemēram, šķiršanās periodā, kas ir grūtāks un tādēļ viņiem ir bailīgāk to sākt, bet īstenībā tā vēlme mainīties mums ir visiem, tāpēc, ka mūsu dvēsele ir atnākusi attīstīties, kas nozīmē mainīties. Jo mēs, Arta, kas bija pirms 5 gadiem, šodien Arta ir pilnīgi cita. Un tādēļ es, lai psihē neliktu milzīgu stresu, lai viņi nestieptos vienkārši špagatā, nenormālā špagatā, tad es cilvēkam pielāgoju mazus solīšus, ko viņš ikdienā var integrēt, tieši tādēļ, lai nebūtu nenormāls stress un bailes no pārmaiņām. Jo darbs ar sevi, tas ir skaisti, bet tas tiešām nav viegli. Jā, es tad no personiskā viedokļa par to, ka par mainīšanos var pateikt to, ka es atceros, kad esmu gājusi pie psihologa uz sesijām, kas bija 2 gadu garumā. Es atceros, viņa man pateica, vai es tiešām esmu gatava iet iekšā sevī, sīpoliņš četināt vaļā un nonākt tajā sirdītē. Viņa teica, ka lielākā daļa cilvēku šajā brīdī nav gatavi tiešām iet tam cauri, jo tas prasa ļoti daudz laika resursu. Manuprāt, tas, kas ir, tev ir jāmaina patērni. Un bieži vien, un man liekas arī numeroloģijai tieši tas pats, ka tu uztver visu daudz dziļāk un ne uz veciem patērniem iepriekšējiem, kur mums ir izveidoti no dažādu dzīves apstākļiem, bet tiešām, ka tu sevi pārkodē no jauna. Es saku, kad es gāju pie terapijām, es atceros, teicu tā, es esmu gatava iztīrīt savu kešatmiņu un ielikt iekšā kaut ko jaunu. Tādu programmatūru, datorprogrammatūru iekšā vienkārši ielikt kaut ko citu. Ja. Un tās pārmaiņas īstenībā tas ir tā kā lavīna. Arī no manas personiskās pieredzes un arī cilvēkiem, ar kuriem es strādāju individuāli, es redzu, ka tā, kad tu sāc tos mazumiņus, īstenībā tas aiziet, tas tā kā ievelk, un tu dabiski sāc soli pa solim, tāpēc, ka tu nevari vienā dienā pilnīgi izmainīt savu apziņu. Ja tu vienmēr esi bijis super nepašpārliecināts un baidies, ko par tevi padomās, tu nevari to vienā dienā izstrādāt. Tas prasa laiku, bet tas ir tā vērts, un to dara ar mazām darbībām. Un tas īstenībā var arī prasīt gadus. Jā, un zinu, ka tas neprasa gadus. Tagad es sevi salielīšu, bet ir dažādi arī, piemēram, psihoterapeiti, terapeiti, psihologi, kas strādā ar dažādām tehnikām. Katram galvenais ir jāatrod cilvēkam pēc savas ticības, pēc savas personības, tas, kas viņam patīk, bet kāpēc, piemēram, numeroloģija, jeb ciparu psiholoģija, ar ko darbojos es, kāpēc viņa ietaupa cilvēkam gadus? Tāpēc, ka mēs strādājam tieši uz to, jo pēc cilvēka datiem var redzēt tieši viņa blokus uzreiz. Tur nav jāiet, piemēram, tur bērnībā, visu iztirzāt kaut kādās 12 seansos, piemēram, kas nav slikti, bet ne visi gatavi ir rakņāties bērnībā, ieskatīties tajās sāpēs, jo reizēm to vienkārši nevajag. Reizēm tieši vajag, jo arī ciparos to var redzēt, ka, piemēram, jāpiedod tētim. Ja ir tādi cipari, kuri parāda, kad ir sliktas attiecības ar tēti, ir jāpiedod viņam, jāraksta tur vēstules vai blablabla, ir dažādas tehnikas. Un numeroloģija tiešām ietaupa daudzus gadus,
jo tu konkrēti zini, uz ko strādāt. Tā kā uz vienu to sākumā viens ir, un tad nākamais, un Jā, nākamais, un nākamais, jā. tā, līdz tu esi atbrīvojies Jā. no tā un jūt, ka tas vairs nenospiež, un tas palīdz, jā. Nu, un tad sāksim ar tādu ļoti, manuprāt, labu jautājumu. Vai numeroloģijā redzami dzīves posmi, kas izskatās kā neveiksme, bet patiesībā ir sagatavošanās kaut kam jaunam? Nu, ir tāda lieta kā prognozēšana, bet tas nav tā, ka es tev varu pateikt, ka nezinu, nākamajā gadā tev noteikti būs tas un tas. Jo prognozes arī vienmēr ir izriet no tā, kā tu izdzīvo savu personību, plusā vai mīnusā. To noteikti arī vienkārši pieskārsimies šim tematam, bet noteikti, kad numeroloģijā to var redzēt pēc taviem datiem, vai būs foršāks dzīves gads, vieglāks, sarežģītāks, jo mēs visi dzīvojam ciklos. Viss pasaulē notiek ciklos. Ir, piemēram, gada laiki, ir 9 mēneši grūtniecības, 12 mēneši gadā, 7 dienas nedēļā, un arī numeroloģiski mēs dzīvojam, lielākoties to saka 9 gadu ciklos. Un tagad katrs arī cilvēks var padomāt, un arī tu vari padomāt, šobrīd ir 2026. gads. Un šīs tēmas, kuras mēs katrs noteikti intuitīvi jūtam, šī gada viss 26. gads, sākot no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Šitāds pats gads tev bija pirms 9 gadiem. Man liekas, ka tas bija 2017. gads. Jā. Un tu vari pāanalizēt, un arī mūsu skatītāji, klausītāji var padomāt, kāds bija 2017. gads. Un tas nenozīmē, ja 2017. gads bija ar šķiršanos, nenormāli lielām sāpēm, traumām. Tas nenozīmē, ka šis gads būs tāds, bet tēma būs tā pati, jo cikls atkārtojas. Tā kā vienmēr ir tēma viena un tā pati, nav Jā, kaut kāds pārējais? Piemēram, sevis izaugsme, ja, kad mums jāiegulda sevi. Divnieks ir par attiecību veidošanu, trīnieks ir par pašizpausmi, par radošumu, par sevis iemācīšanos izpaust, četrnieks ir par fundamentu, tā kā tie 9 cikli. Piecinieks ir par mērogu, par iemācīšanos komunicēt, par to, ka tev jāiet ir sabiedrībā tieši. Tu nevari noslēgties mājās, ka tev šīs prasmes ir jāmācās. Sešnieks ir mīlestības gads, visvieglākais gads no visiem. Ja viņi izdzīvo plusā, tas ir sešnieka gads, tas ir par baudu, par mīlestību, par kaifu. Ir ļoti viegli palikt stāvoklī, ja sieviete to piemēram vēlas izveidot ģimeni, izšķirties arī un atrast pareizo cilvēku. Septītnieks ir ļoti dziļš transformācijas gads, un septītnieka gads var būt tiešām tāds pārmaiņu gads, kad mēs varam ļoti spēcīgi kvantu lēcienu veikt no vienas realitātes uz otru, jeb piemēram tava personība vienkārši tu šitā te vari mainīties. Tev vienkārši visums dot enerģiju, resursus, pareizos cilvēkus tavā ceļā. Vēlams, ka tu ieklausies, jo ja tu neieklausies un dzīvo pret sevi, tas vienkārši būs sāpīgākām pieredzēm. Nu, tu nejutīsies piepildīts, tu vienkārši nevarēsi saprast, ka pēc katru dienu tur ir vien sliktāk un sliktāk jūties. Jā, un astotnieka gads, piemēram, ir par finansēm, par naudu, nekāda atpūta. Man, piemēram, šis gads, 26. gads, neraugoties to, ka, piemēram, es gaidu bērniņu, man viņš reāli ir par, piemēram, bloku izstrādi. Tas viss par un ap realizēšanos un naudu, kad es pasaulē esmu savā vietā. Šitajā gadā, ja es nerealizētos savā vietā, kur mana dvēsele ir izvēlējusies augt un profesionāli realizēties, man vienkārši nospiestu tas darbs, kurš nav mans, man vienkārši būtu tik pretīgi, kad man visums vienkārši spiestu atrast to, kas ir mans. Un tas, manā gadījumā tas ir par lielu finansiālo izaugsmi, par mindseta maiņu, bloku izstrādi. Un devītnieka gads tas ir cikla noslēgums, kad no mūsu dzīves aiziet viss liekais, cilvēki, nezinu, mājas, viss materiālais un arī kaut kāda mindseta domāšana, kas tev traucē, jo atkal pēc 9. gada sākas viennieka gads, kas ir atkal kā fēniks no pelniem. Tu izcelies un veidos atkal tā kā bāzi būvē nākamajiem 9 gadiem. Un tad te viss ir redzams, redzot cilvēku to gadu, kurā, piemēram, tu šobrīd dzīvo. Es vienkārši tev varu pateikt, ar kādām grūtībām tu vari saskārties, kas tev būs prognozēt aptuveni, kas tev var būt šajā gadā. Un svarīgākais ieteikt rekomendācijas, lai tu izdzīvo plusā, pareizi pārvaldi gada enerģiju. Jā, mēs varam ātri apskatīties to, kāds man bija. Man ir 17. oktobrs, jā. Jā, lai aprēķinātu savu gada prognozi, vajag savu dzimšanas datumu un dzimšanas mēnesi saskaitīt kopā un pielikt klāt 26. gada globālo prognozes ciparu, kas ir 1, jo 2026 tas ir viennieks. 2 plus 0 plus 2 plus 6, tas ir 6, 7, 8, 9, 10, tas ir 10, un tad novienādo līdz viens cipara skaitlim. Un tavā gadījumā tu esi dzimusi 17. oktobrī, tas ir 17 plus 10 plus vieninieciņš. Un tur sanāk tev 2 cipara skaitlis, un viņi novienādojot tev sanāk 1. Un tev šis ir
tāds milzīgs izaugsmes un starta gads, kad tev visums apdāvināja nenormāli daudz enerģiju, vienkārši kolosāli daudz enerģiju. Ja tu viņu izlieto nepareizi, piemēram, destruktīvi, strādā nemīlamu darbu, nerūpējies par savu ķermeni, par savu veselību, par attiecībām, vienmēr sakot, tu jutīsi, kuras tās tēmas būs, tad tu to arī pļausi nākamos 9 gadus. Tādēļ vieninieka gadā nenormāli svarīgi tu enerģiju izdzīvot pareizi, kas nozīmē rūpēties par savu mentālo izaugsmi, sēt tās sēkliņas, kuras tu gribi, lai viņas gan šogad, gan nākamos 9 gadus aug. Es noteikti rekomendēju rūpēties par savu veselību, obligāti, vienkārši obligāti, tāpēc, ka ķermenis, resursi, veselība, tas ir basic lietas, bez kurām, kāda var būt izaugsme un viss cits, ja mums ir slikta veselība. Parasti jau saka, man mīļākais teiciens to, ka mans ķermenis ir mans templis. Un, ja tu nerūpējies par savu templi, tad tu vienkārši vispār tā svētība nevar būt ap tevi, ap vietu, ap cilvēkiem. Tu vienkārši jau pamatā nemīli sevi kā savu templi. Ja? Tu nejūti viņā šo svētību. Un fiziski tas nav tikai, ka tev ir jāskrien tur maratons vai kā citādi, vai jāspīdzina sportzālē, bet te var būt gan šī fiziskā aktivitāte, gan arī garīgā aktivitāte. Tiešām būt godīgam, nesteigties, bet atrast to laiku, sprīdi, ka tu esi kādā brīdī tiešām ar sevi, komunikācijā ar sevi, pateicībā ar sevi un mīlēt savu ķermeni, pieņemt viņu, kāds viņš ir. Ja? Un tā kā tas ir tāds ļoti svarīgs. Viss sākas īstenībā ar sevi, ar ķermeni, prātu, un tad jau ir apkārtējā vide. Tieši tā, jo mūsu mindsets veido mūsu rezultātus. Un tev šajā gadā, un arī klausītājiem, skatītājiem, kuriem sanāca viennieks, šis ir gads, kurā tu šitā te vari mainīt dzīvi. Vienkārši tu kardināli vienkārši vari mainīt savu dzīvi uz labo pusi, ja tu to enerģiju izmanto savā labā, tāpēc, ka tas ir viennieks, tā līdera enerģija. Tas ir sākums arī, man liekas. Jā, un zini, kas pats interesantākais, ka tev šī enerģija sakarīt ar globālo pasaules enerģiju, jo ir tā, ka mums ir individuālā prognoze. Tas ir kā laikapstākļi, kad mēs sēžam istabā, tas ir tas, kas viss notiek tev iekšiņās tevī. Un ir viss, kas notiek mums aiz loga, tā kā tur vētras, saule un tā tālāk, tā ir globālā prognoze. Izejot ārā, tu tāpat to enerģiju jutīsi. Un tā globālā prognoze pilnīgi mums visiem, jo man, piemēram, šis ir 8. gads, tev ir viennieka gads. Mums pilnīgi visiem tas ir viennieka gads. Tas nozīmē, ka pilnīgi visiem šogad ir iespēja mainīt savu dzīvi. Mēs visi esam apdāvināti nenormāli daudz enerģiju, un katram tad individuāli attiecīgi tas ir arī citās tēmās. Piemēram, man tas ir naudas tēma. Es kardināli varu izmainīt savu profesionālo karjeru. Un tas šobrīd tā arī patiešām notiek. Man ir jāatlaiž, piemēram, kontrole savā 8. gadā. Tā kā totāli, jo esmu totāls kontrolētājs. Bet es to jau ļoti daudz izstrādāju, un šajā gadā es jūtu, ka man visums piespēlē iespējas, caur kurām es vieglāk, ja es to zinu, jūtu un ieklausos, man vieglāk ir, kad es to vienkārši zinu. Jo sajūtiņām nevienmēr ir ļoti viegli sekot līdzi. Un es to zinot, vieglāk izēju šīs mācības gada. Un tas ir fantastiski, un tev šis ir tā kā, tu ej vienā gadu ciklā kopā ar pasauli. Iedomājies, tas ir dubult jaudīgi. Tādēļ tas var arī nonest, tautas valodā sakot, jumtu tev, jo tā enerģija ir jāpārvalda. Jo, zini, ir baigi forši, ka ir daudz enerģijas, bet ja mēs neprotam to pārvaldīt, viņi iznīcina. Viņi īstenībā iznīcina tevi, jā. Iekšēji. Katram tas viennieka gadā tās pārmaiņas notiks citā. Kāds varbūt ļoti strauji notievēs un pēkšņi viņš sapratīs vēlmi nenormāli rūpēties par savu fizisko ķermeni un garīgo, sāks meditēt, tur iet uz jogu un tā tālāk. Jo mēs katrs esam savādākā dzīves posmā. Piemēram, tu esi jau ļoti daudz ko sasniegusi. Kāds cilvēks ir vēl vairāk sasniedzis personīgai izaugsmē vai profesionāli, un viņa tas next step būs pilnīgi savādāks nekā tev. Tādēļ nekad nevajag salīdzināt arī vieninieka gadus, to ciklu, ar citiem cilvēkiem, vai arī to, kāda to bija pirms 9 gadiem. Jo tas, kāda tu esi janvārī šī gada un būsi decembrī, tu būsi pilnīgi cits cilvēks un tev būs pilnīgi cita dzīve. Jo tev šis process tagad jau ir ļoti, ļoti spēcīgi sācies, un tu redzēsi, cik tā būs skaista augsne nākamajiem gadiem, uz kurām būvēt. Piemēram, 2. gadā, 27. gads tev būs par attiecībām, kur tu mācīsies no jauna vēl vairāk iemīlēt sevi, veidot attiecības ar cilvēkiem, ar vīru, bērniem un tā tālāk un tā joprojām. Ar partneriem noteikti pieņem to, ka man šeit vairāk būtu biznesa partneru attiecības veidot. Tas būs daudz interesantākais posms, jā. Izaugs attiecībās tieši.
Jo mēs mēs sasniedzam jaunu līmeni, un vienmēr ir vēl kur augstāk. Tā kā vienmēr tas ir nebeidzami. Man viss saka tā, tev kādreiz arī beigsies tas tā kā vēl. Un es saku, nu nē, tāpēc, ka es tāda esmu, un es to pieņemu, nav man jēga cīnīties pret, ja es zinu, kāds esmu. Un ir jāiet, un es zinu, tas īstenībā man nedaudz liek saprast, ka šis gads patiesībā tāpat tās ir pārmaiņu gads, nākamais gads atkal ir pārmaiņu gads, bet par citu tēmu. Un tas ir interesanti, vai ne, ka tev pilnīgi tā kā katrā ir šis jautājums, vai ne, tāds īpašais jautājums, kas tev ir jārisina šajā gadījumā. Ja es šobrīd būtu bezdarbniece, es sēdētu mājās, es savu gada enerģiju izmantotu super neefektīvi, un tāpēc, ka man šis gads ir par darbošanos, par tiešām strādāšanu. Es nevaru atpūsties. Šis gads vispār nav par atpūtu. Tas nenozīmē, ka man nav jāvelta laiks savu resursu atjaunošanai, miegam, atpūtai un tā tālāk. Bet, piemēram, septītnieka gads tas ir ļoti spēcīgi parāda to, ka ir jāapstājas. Tev ir ļoti jāieklausās sevī. Tas ir transformāciju gads, jo septītnieks ir ļoti dziļš cipars, tā ir ļoti spēcīga enerģija, un tas gads ir par ieskatīšanos sevī. Septītnieka gados ļoti mainās cilvēku psihe, ļoti mainās. Ja cilvēks ar sevi nestrādā, un viņš tajā gadā skrien, mauc, aktīvi dzenās pēc naudas, tas ir totāli nepareizi izdzīvot enerģiju, jo šajā gadā jāskatās sevī. Un tā ieskatīšanās sevī nozīmē dažādi aiziet pie numerologa, reāli sākt just savu intuīciju, ieklausīties sevī. Ko tu sevī. gribi šodien darīt, jā, vai ko tu, kas ir tas, ko tu gribi? Jā, jo šis gads ir, ja viņu pareizi izdzīvo, viņš ir ļoti spēcīgs transformācijas gads, jo septītnieks ir tas, ka mēs ļoti ātri varam mainīt realitātes. Vienkārši šitā uz sitienu vienkārši. Ļoti ātri mainīt sevi, savu apziņu, jo katrs gads tiešām mums iedod tā kā superspējas. Mīnusā šie gadi, tendencē, ko es no cilvēkiem jūtu un redzu, kad mēs analizējam gada prognozes, tad šis gads ir krīzes gads, jo mīnusā šī enerģija ir totāla krīze, haoss, vēlēšanās šķirties, nesaprašanās ar partneri, krīze naudā, krīze personiskajā pasaulē, jo tu nepareizi izdzīvo. Tu nevari, katru gadu mums ir savs uzdevums, tu nevari iet pret sevi, jo tev tas vienkārši dabiski tā ir, tie ir cikli. Un katrs cilvēks sevi panalizēt, īstenībā to ļoti labi jūt, jo man pagājušajā gadā enerģija bija pilnīgi cita. Es nedomāju tik ļoti par naudu, jo man bija septītnieka gads starp citu. Un man bija tas viena gada puse, kad es periods, kad es ļoti aizgāju arī tajā realizēšanās tēmās, un tad man ļoti apstopēja ar krīzēm, daudz krīzēm. Naudas zudumiem, nepareiziem lēmumiem, kādēļ es zaudēju naudu, vēlme šķirties no partnera. Un tad es sapratu, Arta, tu ej nepareizi, jo šādi signāli, kad notiek kaut kas tāds ļoti nepatīkams. Krīzes. Tas vienmēr parāda, ka mēs kaut ko darām nepareizi, ne ekoloģiski. Jā, tas sanāk īstenībā tā, ka, lai saprastu, vai tev dzīve apzināti apstādina, ir vienkārši apsēsties un padomāt periodu, kad ir bijuši šie krīzes punkti un par kādu tieši jautājumu. Un mēģināt tiešām analizēt, jo mūsu dzīve, manuprāt, ļoti bieži apstādina. Tad, kad jau tūlīt būs par vēlu. Un tas ir tas mirklis, kas tiešām ir ieklausīties un meklēt speciālistu, pie kā tu vari doties. Tad, ja tev liekas, ka tu nezini, kur meklēt, ko darboties. Ja? Tas ir visbiežāk, ko es dzirdu no cilvēkiem. Viņi nezin, kur iet. Bet pietiek Google, parunāt, pajautāt ChatGPT, pie kāda speciālista aiziet, vai man tas noderētu, tad viņš arī pasaka viedoklī, hei, aiziet tur, paskaties, kā tev sokās, vai ne? Nākamais jautājums, kā saprast, vai strādāja plusā vai mīnusā? Manuprāt, šis ir interesanta tēma. Tāpēc, ka to zina tad, kad skatītāji, ja tu esi aizgājis pie numerologa un tev iedod aprakstiņu, ja, tas ir pluss vai mīnus, un tad tu vari lasīt, ok, šis ir pluss, šis ir mīnus, un man pašai ir bijusi šī pieredze, jā, es esmu skatījusies, kas man ir mīnusā un kas ir plusā, bet es tāpat vēl neesmu jau daudz ko atrastinājusi savā dzīvē, esmu ceļā tikai uz to pastāsti. Kā saprast, vai tu strādā plusā vai mīnusā? Jā, es arī kā numerologs 3 gadus arī neesmu visu vēl sevi atrisinājusi, un tas ir pilnīgi normāli. Bet tas nenozīmē, ka es dzīvoju neforšu dzīvi, kaut vai tikai iekšējās pasaules dēļ. Es joprojām esmu, nevis joprojām, bet es pateicoties numeroloģijai sevi esmu izveidojusi par pašpārliecinātu sievieti. Es sevi nesalīdzinu ar nevienu, esmu ļoti krūta forša, jo es zinu savas stiprās puses un es ar to strādāju. Un tad, ko vispār nozīmē plusā mīnusā, ir tā, ka mums ir dzimšanas datums, mēnesis, diena un gads. Un šis katrs cipariņš, kas ir mūsu dzimšanas datos, tā ir enerģija, kas mūsos ir jebšu īpašības, talanti, dotības.
Un to enerģiju mēs varam izdzīvot kā plusā, tā mīnusā, jo ir tā kā augstākās izpausmes un ēnas puse. Un pārsvarā personības kontekstā vienmēr skatās dzimšanas datumu. Vienmēr. Tas ir tā kā mūsu apziņas skaitlis, tā kā pirmā pati programma ir mūsu dzimšanas datums. Un tur parasti arī skatās tos līdz 9. Ja tu, piemēram, esi dzimusi 17. datumā, tu esi 17. datumā dzimusi, tur arī tā kā ir bišķi tā kā... niansītes, kas nāk papildus tev, bet tu esi astotnieks pēc apziņas skaitļa, jo 1 plus 7 ir 8. Bet tev tāpat tu neesi tīši astotnieks, jo redzi, tev ir vieninieka enerģija un septītnieka. Lūk, un šo visu var izdzīvot kā plusā, tā mīnusā. Un kā to vispār saprast, kur cilvēks savu potenciālu, savas dotības vai ēnas puses izdzīvo. Visvieglākais patiešām ir atnākt pie zinoša vai tāda, kurš patīk speciālista, visticamāk astrologa vai psihologa, cipura psihologa. Bet tīri sajūtu ziņā vienmēr būs tas, ka tu nejūtīsies labi. Tas ir vienmēr signāls, ka tu nejūties labi, nejūties pašpārliecināti, nemīli sevi. Trauksme. Upura loma tipiski, ko par mani padomās. Tas arī ir tāds ļoti red flag, ko par mani padomās. Man īstenībā joprojām reizēm šitas iezogas, bet tas man neietekmē to, ka es nedarīšu kaut ko, jo ak Dievs, ko par mani padomās. Jo es uzaugu laukos un es uzaugu ļoti tādā vidē, kur šis bija izteikti. Un es uzaugu līdz 30 gadiem, kad es ar sevi nopietni sāku strādāt ar šādiem blokiem. Bet es tos izstrādāju. Tāpēc jau tu man patīc, mēs abi esam lauķi. jā, lauku cilvēki ļoti forši vienkārši mums ir ļoti daudz to ierobežojošo uzskatu, ar kuriem mēs augam, piemēram, skolā, tur bērnu dārzos, un tas viss programmas, tās pašas pasakas ir ļoti daudz, pat pasakās ir programmas, kuras mūs programmē neapzināti. Un tad, attiecīgi, tas mīnusiņš tā arī būs, ka cilvēks vienkārši jutīsies slikti savā ķermenī, savā būtībā, kautrēsies, nespēs pateikt nē. Piemēram, ja tu man kaut ko piedāvāsi, un es to negribu, es spēšu tev pateikt nē. Pieklājīgi, diplomātiski, bet es pateikšu, ka nē, es to nevēlos. Tas ir arī spēja nosprost personiskās robežas. Ļoti daudz cilvēku, diemžēl, to neprot. Un cilvēks, kurš dzīvo plusā, tas nenozīmē, ka 100% mēs dzīvojam plusā un 100% mēs nedzīvojam mīnusā. Tāpat būs kaut kāds mīnusiņš, kurš kaut kādā dzīves periodā izlīdīs. Piemēram, man šobrīd izlien kontrolas jautājumi. Ja, tāpēc, ka man šis gads, enerģija kā tāda, man ir risināt šos jautājumus sevī. Un es esmu daudz to atrisinājusi, bet es tāpat to neesmu daudz atrisinājusi vēl. Un tā kā ir nianses, ar ko man vēl strādāt. Bet lielākoties es savus īpašības, kas ir man kā septītniece dzimušai 7. septembrī, piemēram, līdere, ļoti spēcīga personība, esmu ļoti ezotēriska, man ir daudz enerģijas, es to izdzīvoju plusā. Iepriekš es izdzīvoju mīnusā, es biju ļoti haotiska, jo man ir nenormāli daudz enerģijas, bet es biju haotiska, es varēju lietot alkoholu, smēķēt, kas ir atkarības, jo mana psihe, ja es neju izaugsmē, viņa meklē atkarības. Tur arī var būt šizofrēnija, trauksme. Tā ir nepareizi izdzīvot enerģija, un katram tas ir kaut kas cits, un īstenībā vislielākā mēraukla, kā saprast, tu dzīvo plusā vai mīnusā, tava dzīve. Vienkārši kopā paņem, paskaties elementāri. Lapu uztais, plus un mīnus. Sarakst pats, kāda ir tava ikdiena, vai tu jūties vairāk priecīgāks, skumīgāks, vai tev patīk tava kolēģi, vai tev nepatīk tava darbieta, vai tu mīli, ko tu strādā, vai tu nemīli, ko tu strādā. Manuprāt, tipiskākais, vienkāršākais veids plus un mīnus dzīvē. Un ja tev tur parādās vairāk mīnus, tad šis ir signāls kaut ko beidzot mainīt. Jā. Un īstenībā man nav pat jāraksta uz lapas, jo cilvēks to vienmēr jūt. Vienmēr būs signāli, kad visums dieviņš sauc kā gribi, vienmēr parādīs cilvēkam iekšējo sajūtu sākumā, un pēc tam jau kad nepielec ar fiziskiem notikumiem, kad kaut kas nav, ka kaut kur, un arī īstenībā tajos gados, ja cilvēkam atkārtojas visu laiku vieni tie paši notikumi, viens un tas vecs vīriešu tipāšs, tas vienmēr ir signāls, ka tu kaut ko izdzīvo neekoloģiski. Vienkārši pa mīnusiņiem, un to vienkārši jārisina, jo mēs visi gribam justies kaifā ar savu ķermeni, lai mums visiem ir normāli ar finansēm, nevis no algas līdz algai, vai ja nepietiek parādi starp citu un kredīti arī. Ir signāls, ka kaut kas enerģētiski netiek pareizi izdzīvots, jo tam tā nevajadzētu būt nekādiem enerģētiskiem un finansiāliem. Labi, kredīts, tas vēl ir tā, bet ja viņu nespēja atdot... Ja tu nespēja atdot, tad ir jāsāk domāt. Jā, bet cilvēks vienmēr to jutīs. Vienmēr. To redzi, tu to jūti. Piedolīguci. Tu to jūti. Un tā ir tava mēraukla. Tu taču jūti, uz kurien tev enerģija, uz kurien tevi virza visums, ja tu šitam pretotos.
un tevi tā nospiest. Tu Man vienkārši... bija, es raudāju, es tiešām raudāju paniski visu laiku, un es jutos slikti, kašķīgi slikti, un līdz es vienkārši atzinu, ka, hei, nav. Tāpēc, ka nav. Viss. Jā, un kādam tas būtu, piemēram, tas next step būtu tā spiež, ka gribas savu personību paplašināt, piemēram, iziet Instagramā un beidzot paziņot par sevi pasaulē, beigt kautrēties. Tavā gadījumā tas ir kaut kas vēl vērienīgāks, jo tu to baby step jau esi izdarījusi, tu nekautrējies publiski par sevi paziņot, parādīt pasaulē sevi, un tas viennieks arī par to, ka mēs nekautrējamies no sevis, ka mēs rādam sevi, par sevi paziņojam. Un tavā gadījumā to vienkārši vide kļūst par šauru, jo tava personība ir šitāda, un vide šobrīd ir šitāda. Jā, bet starp citu tas nebija. Tas tikai sākās ar šo gadu, Jā. tāpēc, kad es pat jūtu, kad es kā cilvēks esmu pilnīgi tā kā vienu dienu, tu piecelies, un tev ir nav vairs tā līga, kur es zināju, un es to mīlu un priecājos, un manuprāt, tas ir patīkami, ka mums ir tās posmi, ja? Fāzes, kad mēs vairs neesam tas un tas, bet esam kaut kas savādāks. Tā kā tas ir ļoti dziļi tēma, un manuprāt, šis gads, manuprāt, ir ļoti izteikti par šo jautājumu, par personības, par savu balsi, jā, par Pilnīgi to, ko tu visiem. dari. Jā, Šis ir milzīgs pārmaiņu gads visai pasaulē, jo enerģija tā kā ieskrienas. Mēs ļoti, ļoti, ļoti dinamiski dzīvojam. Un te atkal ir tas stāsts par to apzinātību, kad mēs ieklausāmies, nevis skrienam, pieceļamies no rīta, ātri bērnu sataisam, aizvedam uz darbu, atpakaļ no darba, bet un atslēdzies gultā. Un ko nozīmē apzinātība, ka mēs ieklausāmies savā ķermenī, domās, nevis, ka viņas visu laiku skrien tikai kaut kādu podcastu vai uzpīpēt vai vēl kaut ko. Apzināti dzīvot, jo, ja mēs īstenībā tad nevajadzētu ne psihologus, ne terapeitus, varbūt terapeitus vajadzētu, bet ja mēs tiešām ieklausītos savā iekšējā navigācijā, kas ir intuīcija, ļoti skaista dzīve visiem būtu. Bet, protams, ka tā nebūs, tāpēc, ka pasaulē vajag līdzsvaru labo slikto, kas ir viens no enerģijas likumiem. Jā, tā kā inu un jaņ, jā, labais un ļaunais, un bez tā nevar būt. Tomēr es atceros, kad aizvakar es taisīju storiju, stāstīju un tieši es rakstīju, jo mēs vairāk dzenamies, jo mēs vairāk attālinamies no sevis. Un tomēr tev dzīve ir jāpavada diena tā, lai tu sasniedz kaut ko, nevis to saucamo slow living, ja, ka tu vispār izslēdz. Un šobrīd tas ir ļoti izteikti liels trends, slow living, it kā tev neeksistē, tu vairs tā iešana uz priekšu, bet tu vienkārši esi te un tagad un baudi, kā lietas līst un vienkārši tu atslēdzies. Tomēr mēs uzskatām, un arī man daudz rakstīja, ka patiesībā taisnība jau ir, kā es saku, tev nav jādzinās, jo tu attālinies no sevis. Bet tev ir jāspēj dienā salikt tā, lai tu esi klātesoša ar sevi. Jūti sevi, bet tu ej uz priekšu, sasniedz kaut bišķiņu. Ja? Un tā ir tā māksla. Un tad ir, manuprāt, tas balans starp vienu un starp otru. Un tad nav šīs emocionālais atricinājumi, ja, kas veidojās. Cilvēki, kur pārāk ilgi turās pie viena sapņa, tas, man liekas, mums visiem ir bijis kādu laiku. Arī man. Protams, kad ir, tāpēc, ka mēs viss mainās un plūst. Mēs, enerģija, cilvēki, daba, viss ir plūstošs un kustīgs. Un ir pilnīgi ok, ja pēc gada tev vairs tas sapnis, kas tev bija, ka tev viņš vairs neinteresē, un ir ok viņu mācēt atlaist, jo tu mainies. Tāpēc, ka tas arī īstenībā ļoti sasaucas ar tiem gadu cikliem, tā kā, kurā mēs atrodamies, ir ok, ka tev pirms gada bija aktuāli izveidot ģimeni un nenormāli gribējās bērniņu, tas bija vislielākais sapnis palikt stāvoklī. Un tagad ir pilnīgi ok būt karjeristei, veidot savu biznesu, tā kā būstot savu personību un turēties pie sapņa, kurš vairs nav sapnis, nevajag. Priekš kam? Jo tā ir enerģija, kur aiziet, un ja mēs tā ir palikšana pagātnē, nevajag atdot pagātnē, turoties pagātnē savu enerģiju. Absolūti. Ir jādzīvo šeit un tagad, un tas, ko tu iepriekš teici, bet ir bišķiņi arī jāplāno tā nākotne. Jā, nākotnē mēs nevaram neplānot pa lielu, un tāpat viņai ir jābūt. Ja? Un par tiem sapņiem, manuprāt, ir jābūt tā, ka tu spēj saprast reāli, kas ir tas sapnis. Man ir mans lielais sapnis, kuru zinu, ka es nesasniegšu tagad, tūlīt un šeit, un arī nekādu. Bet tas ir mans lielais sapnis, kur es lēnītēm eju uz to, un es zinu, ka kādā brīdī būs tā situācija. Ir mazie sapņi, ko tu teici, ja, tādi īsie. Viņš ir šobrīd aktuāls, nākamajā gadā viņš vairs nav aktuāls. Un tā tas ir.
Tā tas ir vienkārši. Jā. Manuprāt, jo mēs vairāk pieņemsim to, ka tas tā ir, jo vieglāka dzīve būs. Ļoti vienkārši. Jā. Es varu uz sava piemēra pateikt, kā es šo redzu, un arī no numeroloģijas perspektīvas. Man viens no sapņiem ir tas, ko es vienkārši sirdī jūtu. Tas nav izdomāts. Es vēlos būt slavena, un tas īstenībā arī izriet no maniem datiem. Es vēlos uzstāties milzīgas auditorijas priekšā, būt spīkeris, mentors, iedvesmotājs. Palīdzēt cilvēkiem un ar to būt bagātai. Finansiāli ļoti labi materiāli nodrošinātāji, tā ka es vienkārši eju pērku visu, ko es gribu. Protams, ne jau jahtas, bet es pilnīgi zinu, kā ir. Es nezinu, kā to paskaidrot, bet es zinu to sajūtu. Es to neesmu varbūt tā dzīvē piedzīvojusi, jo es vēl neesmu bagāta. Tā kā standarti, kā ir bagāta materiāli būt, bet es to sajūtu zinu. Es to esmu piedzīvojusi vai iepriekšējā dzīvē, vai kaut kur es to esmu piedzīvojusi. Un tad kā man līdz šam sapnim nonākt? Ar maziem baby stepiem. Tas ir nelinārā metode, pirmkārt strādāt ar savu personību, jo esmu sūdīga personība. Ja es kā līderis, septītnieks, neattīstu savu līdera potenciālu, tas ir basic pamats, tad kā es sasniegšu savu sapni nākotnē, ja es neattīstu savu personību, ja tā nelinārā metode man jādara darbības ABC, kuras man aizved līdz manam mērķim būt slavenai, bagātai, jo arī šobrīd mana enerģiskā kapacitāte, piemēram, ir šāda. Mana auditorija ir, piemēram, Instagramā 3000 sekotāji. Jo mana enerģiskā kapacitāte ir šāda. Tas ir darbs ar savu personību. Es nevarētu šobrīd aiziet uz skatuves un norunāt 50,000 auditoriju. Es vienkārši nevarētu, jo mana enerģiskā kapacitāte tam nav piemērota. Tādēļ man ir ikdienā ar sevi jāstrādā ar savu mindsetu, jāblogo, piemēram, jābūt redzamai, jānāk uz podkāstiem, jādalās ar savu pieredzi, jo šādā veidā es audzēju savu enerģisko kapacitāti, un manā dzīvē ienāk vairāk lietas, cilvēki, iespējas, nauda, sekotāji, un es kačāju šādā veidā sevi, un katram tas ir kaut kas cits. Jā. Tā ir, tev jādara mazie soļi, lai tu tiktu uz lielāku sapni par sevi. Un tas arī rada to piepildījumu ikdienā īstenībā, tāpēc, ka tas ir tas, kas mums katram tas ir kaut kas cits. Jā, tā ir, es tev pilnīgi piekrītu. Un zini, kas vēl ir, ko es gribēju piebilst, tā kā es izlasīju šo. Man ļoti patīk šis teksts. Es izlasīju, esmu Zinzīno tīkla mārketingā. Mums atnāca tāda grāmatiņa ļoti forša, kā vadīt biznesu, kā runāt ar cilvēkiem. Tur bija tāds sadaļa par sapņiem, pēdējā sadaļa grāmatiņā. Un tur bija teikts, ka visi grib dzīvot savu sapņu dzīvi. Bet cik cilvēki grib darīt lietas, reāli strādāt, lai to sapņu dzīvi sasniegtu. Un tāpat arī ar darbu. Tu nevari pēkšņi kļūt bagāts, veiksmīgs un talantīgs, neko nedarot. Tas nekad nenotiks. Sēdīvānā var domāt, kad es kļūšu bagāta. Jā, ir jādara. Jā. Bet ir jādara tas, kas tieši tev strādā. Un patiesībā, ja tu darīsi to, kas tev strādā, tas arī būs tavs sapņu darbs, tev tas patiks. Tas nenozīmē, ka nebūs kaut kādas grūtības, bet tas būs kaifā, tas būs daudz vieglāk. Jā, mana filozofija ir ļoti vienkārša, kad tas, kāpēc es to daru, ir par to, kā tas attīsta mani kā personību, kā cilvēku, manu prātu, manu iekšējo visu, kā es dzīvi uztveru. Tad skaļas marķis jāizbrauc. Un te ir unikāli tas, ka es zinu, ka to man neviens neatņems nekad. Un tas ir tas, manuprāt, tā ideālā kura nav vairs tādas. Un tas ir tas skaistākais, ka tu apzinies to savu vērtību, to savu ieguldīto darbu, to katru soli, kam tu ej uz priekšu, lai attīstītu sev un būtu tuvāk tavam lielākam sapnim, ka tu īstenībā nevis tas sapnis ir tas, kas būs tā, wow, tu pēkšņi piecelsies, tev, viss tas ir piepildies, bet par ko tu kļūsi, ka tu nonāks līdz tam sapnim. Tas ceļš līdz sapnim patiesībā. Tas ir tas interesantākais, tas ir ārkārtīgi liels piedzīvojums. Un ir māka, jo man kā piemēram septītniekam, man ir tendence steigties, visu laiku sasniegt kaut ko. Jo mana psihe es vienkārši tāda esmu. Es nevaru sēdēt mieriņā, es varu, man tā ir bijis, bet tas man ir nenormāli iznīcina. Jā, un tad es vienmēr sev atgādinu, Arta, baudi starposmus. Tev ir mērķis izdarīt to un to, piemēram, biznesā un tā. Bet baudi to starposmu, īstenībā tā arī ir tā dzīve. Tie starposmi, tā katra diena, nevis, piemēram, kāds gaida izlaidumu, jo man bija tipiski tā, es gaidu dzimšanas, kad es uzvilkšu to kleitu. Man māsa vienmēr par mani smējās, jo man vienmēr ir drēbes, kuras es velku tikai svētkos. Īpašajās dienās. Apakšveļa drēbes, ja, tiešām tikai īpašajās dienās. Kāpēc? Un viņa vienmēr saka, bet Arta, kāpēc tev katru dienu nevar būt tāda? Un tad, kad es šādi piefiksēju, tad es arī vienmēr sevi, arī šobrīd es tāpat darbu ar sevi milzīgus ieguldījus, un es joprojām sevi apstādinu. Arta, baudi starposmus.
baudi. To procesu, to ceļu. Jā, līdz tam patiesībā. sapnim, Jā. līdz tam mērķim, līdz Jā. tam dzimšanas dienā, līdz tam izlaidumam, vienalga, whatever, kas tas ir. Jā, tas ir tas pats, kā es zinu, ka man būs sieviešu tā kā nometne, garīgā Jā. nometne. Un es nevis tā, kad viņi būs, es nevaru sagaidīt, bet patiesībā es tik daudz ko daru šobrīd. Un es zinu to, ka pati tā nometne procesa Šitā paies arī. ne tikai šitā paies, bet viņš man būs kā kaut kas piepildītāks. Un es līdz tai nometnē jau būšu pilna ar visu kaut ko, ja? Tā kā ar kaut kādām īpašām sajūtām. Tā kā es esmu iemācījusies mīlēt šo ceļu, tas nav viegli, Jā. bet tev ir jāiemācās. Un arī tie saucamie šķēršļi, barjeras, tev ir jāiemācās viņām hops pārlikt pāri. Un nevis, ja tu atsities nokrīt, nekas, ievelc gaisu, saproti, ej tālāk, jā, nevis pazūd tur un iekrīt tur. Un tas ir, man liekas, tas lielākais, ka te, ka mēs ejam uz to sapni, bieži vien mums ir šīs barjeras, mēs nokrītam vai iekrītam kaut kur slapjumā, mēs nevaram piecelties, ja mums viss sabrūk. Un te ir īstenībā jāsaprot, ka tas ir tikai normāli, jo viņš tev uzdod jautājumu visums, vai tiešām tas tavs Pārbauda. sapnis ir sapnis, Jā. un vai tu ar to tiksi galā? Jā, un liela daļa, diemžēl, līgusi sabiedrības apstājas. To es arī ļoti tīkla mārketingā redzu pie pirmajām grūtībām, kas pat pirmajā nedēļā tikai var būt. Cilvēks var, rupi sakot, sabrukt, mentāli būt grūti, meklēt uzreiz sevī kaut kādas problēmas. Bet tas ir normāli, ka mēs saskaramies ar nē. Un, piemēram, ja es tev kaut ko piedāvātu, un man pateiktu nē, tas pirmkārt nav man personiski, kad tu to pasaki. Un patiesībā dieviņš vai visums, viņš jau redz to kopbildi. Tātad man nevajag tevi kā cilvēku, tā man ir cits vēl labāks, paredzēt, saprot to ideju. Un tādēļ tiešām es aicinu nepadoties pie pirmajām grūtībām, jo visums tiešām mēdz pārbaudīt. Jā. Toč ne šito vajag, Vai tu toč tiešām negribi. gribi daudz naudu? Kā tu tiksi ar to galā? Ko tu darīsi? Jā, jo Vai tu īstenībā- mācēsi ar to tikt galā? Jo tas ir ļoti vienkārši jautājums, kas tev ir jāuzdod pirms tu kaut ko gribi. Studiju, darbu, vai karjeru, vai mašīnu, jebko, kas ir liels jautājums. Uzdod sev pretjautājumu, vai tiešām tu ar to mācēsi tikt galā? Un tas arī īstenībā ir tas jautājums par to enerģisko kapacitāti. Tādēļ es tagad, mans sapnis nav, piemēram, šogad nopelnīt 1 miljonu, tāpēc, ka mana enerģiskā kapacitāte nav tāda, ko es ar to 1 miljonu darīšu. Un nauda arī ir jāprot jo tā ir enerģija. Viņai jābūt plūstošai, jo ļoti daudz cilvēki, arī tev, piemēram, kā astotniekam, tev var būt tendence kaut ko sasniegt un pēc tam baidīties reinvestēt, tālāk attīstīt to, jo tu taču sasniedzi, beidzot tu to sasniedzi. Un tas ir, piemēram, tavs mīnus, jo astotnieki ir ļoti materiāli cipari. Ļoti materiāli. Tev patīk daudz strādāt, tu esi ļoti materiāli, ļoti atbildīga, bet tev, kad atnāk nauda, tev viņai jāprot arī atdot. Man liekas, es viņu pārāk ātri atdodu. Te ir arī, protams, ka galējības visādas. Jā, man tas ir galīgi. Jā, arī kontrole, piemēram, tev ir totāli, tu esi super kontrolējoša. Tas ir forši, tā ir tava labā īpašība, kontrolēt procesus. Jo tu esi ļoti labs kā darba vadītājs, tu esi līdera, spēcīga, bet mīnusā kontrole nozīmē vilkt visu uz saviem pleciem, neusticēties komandai, visu pārbaudīt, izdarīt, un patiesībā tur tu izšķērdē savu potenciālu milzīgo, un nekas neiet uz priekšu. Cilvēks nevar darīt, attīstīties, piemēram, tavs darbinieks nevar attīstīties, jo tu izdari viņa vietā visu, un tu nedari lielās lietas, kas tev dod rezultātus, bet sīkumiņas. Un tā mums katram ir. Jā, bet nauda ir kaut kas plūstošs, un pie viņas nevajag tiešām turēties. Ir jābūt kaut kādām normas robežām, protams, jābūt arī ir iekrājumiem. Tu nevari dzīvot visu laiku iztērējot, bet nauda mīl kustību. Jā, tas gan ir. Nākamais jautājums. Kā atpazīt brīdi, kad kaut kas ir jāatlaiž? Un jāpalaiž, un jāpasaka, tā, paldies. Un to arī īstenībā viss ir vienkārši, ka cilvēks to jūt. Bet, ja ir grūti uzticēties savai sajūtai, tad vienkārši var atnākt tiešām pie ciparu psihologa, numerologa vai pie kaut kāda speciālista, kas iedod to virzienu. Jo es ļoti bieži praksē, es gandrīz katru dienu vadu konsultācijas, un katra sieviete, kura pie manis atnāk, viņa gandrīz katra man pasaka, es šito jau jūtu, es šo jau zināju, bet tu man vienkārši nāc kā apstiprinājums. Mūsu prātam ļoti patīk tas apstiprinājums. Un to, kad ir kaut kas jāpalaiž, jāatlaiž, to ļoti labi var, piemēram, 9. gadā just, ja kādam sanāk 9. gads, tad, ja kaut kas no tavas dzīves aiziet, tas vienkārši jāpalaiž. Ja tu jūti, ka tas darbs nav tavs, tu vienkārši palaidi. Ej, dara citu. Tas varbūt nav tik vienkārši, tāpēc, ka cilvēkiem tāpat kāpēc cik daudzas sievietes paliek ar vīriešiem kopā, jo viņiem ir bail, ka viņas nepavilks finansiāli.
Un kāpēc ir bail? Jo mēs neesam pašpārliecināti un neesam sevi attīstījuši. Kaut kādā ziņā, piemēram, realizācijas ziņā. Un tas ir atkal darbs ar sevi. Viss atgriežas pie mūsu apziņas skaitļa, pie mūsu dzimšanas datuma, kā mēs sevi izdzīvojam. Un tas, kā mēs sevi izdzīvojam, plusā vai mīnusā, ietekmē mūsu pašpārliecinātību, spēju pateikt, nē, kā mēs jūtamies kā sievietes, vai mums kāps uz galvas vai nekāps uz galvas, vai mūs citīs vai nesitīs, vai mēs pratīsim nosprost personiskās robežas, vai mums nauda nāks normāli, darbiņš un tā tālāk. Vai, ja mūs nenovērtē darbā, es ļoti daudz tādas sievietes dzirdu pieredzes stāstus, kad vienkārši tikai krauj darba pienākums un cilvēks nespēja pateikt, Nē, vai tas nav vai manā, lai adekvāti samaksā, jo ir bail, ka neatradīs citu darbu labāku. Kāpēc ir bail? Jo neticība sev, nepašpārliecinātība. Man, piemēram, nav šāda problēma. Es zinu, man nekad nevienu mēnesi nav problēmas bailes, piemēram, ka es nenopelnīšu kaut ko. Kā atpazīt brīdi, kad kaut kas ir jāatlaiž? Ar iekšējo sajūtu viņa vienmēr pasaka, vai arī, ja mēs neticam ilgstoši iekšējai sajūtai, vienmēr ārēji apstākļi tev to parādīs. Nezinu, nemīlams darbs, neesi savā vietā, un tad arī tie gadi, kas ir tie 9 gadu cikli, konkrētā gadā tev arī īstenībā parādīs. Piemēram, divnieka gadā, kad sanāk divnieks, parādīs, piemēram, pie kā kas tev jāatlaiž pirms sevi bailes, aizvainojums, pie kā tu turies, vai arī necienīgas attiecības partneris. Tajā gadā viss izkristalizēsies. Vienkārši gada enerģija ir tāda. 9. gadā no tevis var aiziet jebkas, liekais svars, kas tev reāli traucē sasniegt lietas. Jā, vienkārši ārējā apstākļi vai iekšējā sajūta. Vienmēr, protams, sākumā ir iekšējā sajūta. Un pēc tam, tā kā mēs ļoti, ļoti ilgi sevi nedzirdam, tad seko ārējie sitieni no fiziskā pasaulē. Un pats trakākais jau ir, kad veselība. Tad mēs ļoti ilgus gadus neesam ieklausījušies sevi, un ja jau bliež pa veselību, tas jau tāds ļoti red flag. Man liekas, tas ir tāds pēdējais brīdinājums. Tā kā pēdējais, jo tiešām varbūt arī, šo varbūt ne visi grib dzirdēt, bet tiešām ir arī pēc tam arī fiziska nāve. Jā. Ja mēs pārstājam attīstīties, jo mūsu dvēseles uzdevums ir nemitīgi augt un attīstīties. Nevis katru dienu lekt no klints lejā un visu laiku sevi ārkārtīgi izaicināt un dzīvot ārpus komforta zonas, bet mums ir jāattīstās, mums ir jāieklausās sevi, un ja to mēs entos gadus nedaram, tad tiešām var sekot nāve, vienkārši fiziska nāve. Tu saproti, ka tev nav procesa attīstība, Jā. Kāpēc tev te būt? Jā, tu neizpildi savus dvēseles uzdevumus uz šīs zemes. Tā ir, tā ir sāpīga atziņa, bet to daudz ir teikuši, tas nav nekas jauns. Nākamais jautājums. Kāpēc dažreiz ieguldam ļoti daudz, bet rezultāts neatnāk? Viens no variantiem varētu būt tas, kad mēs nepareizi ieguldām savu spēku un enerģiju, ka vienkārši tas nav mūsējais. Vai arī, principā, ka tas nav mūsējais. Atceries, man minēja par šo te fizioterapiju, ka tu esi fizioterapeits, Jā. bet tev īstenībā nebija pareizais tas veids. Jā, tas ir piemērs, ko es arī mīlu teikt, kad pēc mana aicinājuma, pēc maniem dvēseles uzdevumiem, kas man šeit uz zemes ir jādara, mans aicinājums, kur es labi jūtos, labi pelnu, ir palīdzēt cilvēkiem, kur es jūtu atzinību, darbs, kur es sniedzu palīdzību un tā tālāk. Un fizioterapija bija mans, bet ne tādā formulējumā, kādā es strādāju. Ne jau, ka mani kāds vada, totāli tas nav mans. Ne jau tā, ka es konkrētas grupas ņemu un nišas un tā tālāk. Ja, kad es ļoti daudz gāju pret sevi, lai es tikai pelnītu, es gāju pret sevi. Un tas arī viens no veidiem, kā saprast, kad pamēģināt to skatu punktu novirzienu. Bet tu maksā sev. Tāpat kā aizejot uz manikīru. Tu īstenībā, tā kā mēs šādi paskatāmies uz to naudu un investīciju sevī, tad ir bijis savādāk arī to naudu atdot, ka tu atdod savam komfortam, labsajūtai, izaugsmei, tavā gadījumā mentorings, kas tev palīdzēs pēc tam vēl vairāk izprast, kā tev efektīvāk pelnīt, strādāt, realizēties. Tu maksā sev. Vienkārši tu maksā cilvēkam, kas tev to palīdz. Saprast, vēl vairāk. Ātrāk un efektīvāk. Jā, tā ir. Jautājums. Vai dzīvojot mīnusā ir zīme apstāties vai mācība, lai kļūtu gatavi kam lielākam? Protams, vienmēr, kad mēs ejam pret straumi, jeb šie mēs dzīvojam vairāk ēnas pusē un totāli neekoloģiski, tad vai arī konkrētos gados neizējam gada mācības, mīnusā izdzīvojam enerģiju. Protams, vienmēr būs zīmes no visuma, caur cilvēkiem, caur darbībām, caur iekšējā sajūtu, vai nenormāli spiedīs, vai viss būs slikti.
Vienmēr cilvēki jūt, visi, kas atnāk pie manis uz konsultāciju, vienmēr saka, ka vienmēr bija kaut kādas zīmes, kad es jūtu, ka tas nav mans. Vai jā, jūtu, bija tāds apstiprinājums. Jā, vienmēr. Vienkārši jāieklausās sevi un viss. Būs. Respektīvi zīmes, mīļie skatītāji un klausītāji būs. Tur vienkārši jautājums ir, kad tu atļausi viņas ieraudzīt un sajust, jo ir ļoti bailīgi neforšas lietas sajust, ka tas nav tavs cilvēks, ka tu 20 gadus nodzīvos ar cilvēku, kur tu nepazīsti, un tas ir sāpīgi. Tas ir sāpīgi, bet tas vienmēr ir uz labu. Zini, kā es teikšu tā, tas ir sāpīgi tavam ego, ne jau tavai dvēselē. Jā, tāpēc, ka tavu dvēselē ir cits kaut kas paredzēts, skaistāks un labāks. Un tas ir tas, ko cilvēks nemāk nošķirt. Jā, un īstenībā neviens cilvēks tev nācis uz šīs zemes, lai ciestu, lai mūžīgi kaut ko paciestu, un arī visums vai dieviņš, saucam, kā gribam. Radītājs, jā. Jā, nekad mums kaut kādus šķēršļus, kas mums ir nepatīkami, nedot, lai mūs iznīcinātu. Nekad tas tā nav. Bet lai mums parādītu, kur mums ir jāiet, kā mums augt un attīstīties, tas vienmēr ir uz labu. Un es zinu, ka šito ļoti daudzi man ir pretrunas, man tur saka, tu nezini nemaz tur konceptu, kāpēc man tur tā ir. Pat ja ienāk slims bērniņš ģimenē, tas vienmēr ir uz labu, lai citas skarbi neizklausītos. Pat viss trakākās lietas, tas vienmēr ir uz labu, un cilvēki īstenībā pēc laika to saprot, kāpēc tā notika, kāpēc tas, ko tas dzīvē mainīja, kā tas pamainīja domāšanu un tā tālāk un tā joprojām. Dzīves uztvere, jā. Kā tu redz lietas, jā. Viss ir. Viņš neiedos to, ko tu nespēji panest. Jā, un es svēti ticu tam, kad arī dzīvē esmu pārbaudījis to, kad es savā galvā nokontrolēju kaut ko tādu, es to nesaņemu, es sapsihojos, īpaši sanāk, un pēc tam izrādās, kad viss ir vēl labāk, kad es nesaņēmu šo darījumu, bet saņēmu vēl krūtāku. Un tagad es, piemēram, to zinot, man ir daudz mierīgāk uz kaut kādiem atteikumiem, vai ja man kāds, piemēram, neatnāk partneris, piemēram, manā tīkla mārketingā, es vienkārši zinu, ka tas nav mans. Tāpēc, ka man ar viņu nav, tas nav mans, es viņam nespēšu palīdzēt, vai viņš man nespēs dot kaut kādu savu pienesumu, enerģiju un tā tālāk, un priekš kam man cilvēku, kas nav mans. Jā, kādi jēga tev ir sadarbības partners, ja jūs nesat uz vienu viļņu palielam? Jā. Tāds notiek dzīvē. Un tad ir pēdējais jautājums. Vai numeroloģijā var redzēt, ka cilvēks ir gatavs nākamajam līmenim? Īstenībā pēc cipariem vēl gada prognozes to varētu kaut kā izsacināt, bet, protams, ka tas viss ir atkarīgs tikai no cilvēka. Tāpat kā ar bērniņa ieņemšanu. Un, kad tu esi gatavs, vai arī tev bams tas notiek un tev jākļūst ir gatavam. Nevaru es tā pateikt kā numerologs. Es nevaru visu noprognozēt un pateikt, kad tu būsi gatavs nākošajam posmam. Tas viss ir atkarīgs atkal no personiskās izaugsmes. Ir jāsāk, un tu procesa laikā iemācīsies. Piemēram, es vēl neesmu gatava tievēt. Es vēl vienu būciņu jāpēdīšu šodien, tad rītdien sākšu. To vienkārši jāsāk. To vienkārši jāsāk savu uzņēmējdarbību, ja tu to jūti. Paralēli, protams, tu vari savam darbam to darīt. Vienkārši jāsāk. Tā ir darīšana. Darot, būs rezultāts, nedarot, būs tas pats, kas līdz šim. Tieši tik vienkārši. Tā ir. Arta, es teikšu tev lielu paldies, ka tu esi piedalījies mūsu podkāstā, ka tev ir sanācis atvēlēt tam laiku, padalījies ar savu personīgo dzīves skatījumu, padalījies kādu vērtīgu informāciju arī skatītājiem, un arī man bija vērtīgas atziņas. Tā kā lielu paldies tev par laiku, un ceru, ka mūsu klausītājiem, skatītājiem bija kaut kas vērtīgs, un ja ir vērtīgs, tad noteikti rakstam arī Artai, viņi var tev palīdzēt tieši ar numeroloģiju, saprast, ko tev šogad darīt, un vai nedarīt, un jā, tad izmantojot šo iespēju nonākt tuvāk savam sapnim. Jā, un tu šodien piepildīji manu sapni. Mans sapnis bija jau vairākus gadus, ka mani kāds uzaicinās podkāstu, kur es varu runāt un izpausties. Milzīgs tev paldies, un atkal tas ir pierādījums, ka pirmkārt sapņi piepildās, un tas notiek caur cilvēkiem, jo tevi es satiku vienā no Rīgā pasākumiem, kurās mēs iepazināmies, satikāmies, un tas arī bija tikai tāpēc, ka es nenokautrējos aizbraukt viena kaut kur. Un tur es iepazinu tevi. Jā, es piegāju pie tava galdiņa. Jā, un tā mūsu dzīve saveda kopā. Jā. Ja es būtu palikusi mājās, nekas nemainītos, es šo sapni nebūtu piedzīvos, vai arī vēl daudzi gadi paietu, caur ko es to piedzīvotu. Tādēļ milzīgs paldies tev. Paldies arī tev, ka tu noklausies un noskatījies šo epizodi. Noteikti padalies komentārā zem šī video, kāda bija tava svarīgākā atziņa pēc šīs sarunas, un uzraksti arī, kāds ir tavs šī gada prognozes individuālais cipars, lai top. Atā! Čau!